piedzīvojis zaudējumu šajā sezonā. Rītinieki grib būt pirmos vārtus, atklāt spēles, un tas arī dodas 37. numurām. Rītinieki grib būt pirmos vārtus, atklāt spēles, un tas arī dodas čempionātā vairākas šugars pret konkurentiem un atkal bīstams moments. Šoreiz vārtus labs glābi Mainieki dodas. Doties uzbrukumā, bet tiek atbraucts. Un šeit bīstams pretuzbrukums. Un šeit glābi Arturs spēle. Stūra. Gan tiek pārķerta un jau Rāls Tīgars pie bumbas. Piespēle. Kas par momentu, kas par spēle. Ieslēdzies uzbrukumam un Vēlma. Skatāmies, ieslēdzies uzbrukumam un Piespēles priekšu Uģim Moncevičam. Uģi. Labis pāri vārtiem. Kristaps Jansons. Un laba piespēle. Vārtsargu. Claudinho. Sitiens. Sitiens. Šeit atņem bumbu uz līdzenas vietas. Neveiksmīgi šoreiz. Šeit atņem bumbu uz līdzenas vietas. Uģis Moncevičs. Labi. Mainiekiem arī lielisks iespējas, vairākas iespējas bija. UEFA Eiropas čempionāts telpu futbolā. Nepalaid garām unikālu iespēju klātienē vērot futzāla spožākās zvaigznes. 2026. gadā no 20. janvāra līdz 7. februārim tevi gaida neaizmirstams piedzīvojums Rīgā un Kaunijā. Atbalstīsim Latvijas izlases tās debijā arēnā kopā. Biļetes pārdošanā nonāks 2025. gada rudenī. Mainieki puslaika pārtraukumā saņēmuši norādījumus no trenera cenšas, ko izveidot, bet Mainieki puslaika pārtraukumā saņēmuši norādījumus no trenera. Centīsies izspēlēt. Sitiens un no Arturs Cīruls ļoti spēlē caur centru, Arturs Cīruls un sitiens pa vārtiem. Veiksmīgi Mainiekiem mazliet arī paveicis. Tad jau skatās, ka viesi arī gribēja izspēlēt līdz tukšiem vārtiem un šoreiz gan. Viesi arī gribēja izspēlēt līdz tukšiem vārtiem un šoreiz gan komandas sastāvā. Tālais un sitiens Kristaps Jansons. Piespēli, ļoti skaisti piespēle un Tonijs Moldavāns. Un sitiens Kristaps Jansons. Piespēli, ļoti skaisti piespēle un Tonijs Moldavāns. Arturs Cīruls ar galvu nospēlē. Uģis Moncevičs. Un vēl vieni vārtīgi nospēlē. Uģis Moncevičs. Un vēl vieni.
2 minūtes. Spēles beigām. Mainieki līdzjutēji arī jau priecīgākā noskaņojumā. Spēles beigās. Bet priecīgākā noskaņojumā. Spēles beigās. Bet 23 sekundes līdz šīs dienas spēles beigām. Un šeit atstā vienu pašu Artūru Cīruli. Atkal uzbrukumā bija zaudējums. Pēc pusdienas sitiena. Un mainieki. Pavisam maz spēles laiks, bet tik daudz notikumu pie viņu vārtiem. Un līdz ar to spēle noslēgusies.